Kredītu sistēma šodien ir mūsu ekonomikas mugurkauls. Mums saka, ka bez kredītiem ekonomika nevar augt un attīstīties, ka kredīti ir normāli un pat labi. Mēs esam iemācīti dzīvot uz parāda. Kredīti ir jauns verdzības veids, kurā šodien ir iedzīts ik viens no mums. Daudzi uzskata, ka viņiem ir izvēle ņemt kredītu vai nē, bet ja tu domā, ka tev nav kredīta, tad tas tā nav. Mēs visi bez savas ziņas apmaksājam kredītus, pat ja neesam tos nekad ņēmuši. Mūsdienās visas pasaules valstis ņem kredītus. Kredīti tiek izsniegti pat tām valstīm, kuras acīm redzami nevar tos atmaksāt. Starptautiskie kreditori izvirza tādus nosacījumus, pie kuriem parāds valstī kļūst par nepanesamu slogu. Un kad valsts nevar kredītu atmaksāt, tā ir spiesta ņemt vēl vienu. Tajā pašā laikā valstis nonāk ekonomiskajā un politiskajā atkarībā. Tās tiek spiestas īstenot neizdevīgas reformas, to dabas resursus izpērk gandrīz par velti. Un šie parādi ir jāatmaksā mums cilvēkiem. Maksājot nodokļus, to apmaksā valsts ņemtos kredītus. Ievērojama nodokļa daļa daudzās valstīs tiek izmantota, lai samaksātu procentus par valsts aizdevumiem. Mūsu nauda, kurai vajadzēja nonākt medicīnas, izglītības, infrastruktūras attīstībai un sociālai palīdzībai, tiek novirzīta starptautisko kredītu un to procentu atmaksai. Vai tu zini, cik daudz tu esi parādā? Valsts parāds uz vienu cilvēku sastāda Amerikā $84,000, Francijā $44,000, Itālijā $49,000, Japānā $95,000 uz cilvēku. Kā tas sanāk, ka mēs visi esam kādam parādā bez mūsu ziņas? Lieta tāda, ka valstis ņem kredītus bez savu pilsoņu piekrišanas. Par līdzekļu izlietojumu mēs uzzinām tikai no ziņām. Un tikai to informāciju, kas mums tiek parādīta. Bet tie vēl nav visi slēptie kredīti, par kuriem nav pieņemts runāt. Katras preces cenā, kuru tu iegādājies, jau ir iekļauti ražotāji ņemtie kredīti. Ražošanas attīstībai un izaugsmai daudzi uzņēmumi ņem kredītus, un mēs joprojām par tiem maksājam. Mūsu finanšu sistēma ir veidota tā, ka tu esi spiests strādāt arvien vairāk un vairāk priekš tā, lai uzturētu šo patērētāju formāta verdzisko ekonomiku. 2020. gadā vien kopējais visas pasaules parāds bija 226 triljoni ASV dolāru. Tas jau 2,5 reizes pārsniedz kopējos pasaules ienākumus. Tas taču ir absurds. Ir pilnīgi skaidrs, ka šos parādus neviens nekad nespēs atmaksāt. Sanāk, ka man un tev jau no dzimšanas nav izvēles būt par parādnieku vai nē. Nākot šajā pasaulē, jebkurš jaundzimušais bērns jau kļūst par kredītu vergu šim patēriņa formātam. Jūs varat teikt, bet tomēr kredīti nav nemaz tik slikti, jo es varu ātri iegūt to, kas man ir vajadzīgs tagad, bet kam man nepietiek naudas. Bet paskatīsimies, kādos reālos apstākļos nonāk cilvēks, kurš iekļuvis kredītu sistēmā.